Labdien, mani sauc Mikus, un šodien es aizvedīšu jūs mazā ceļojumā uz Camp Hill Roškalni. Roškalni ir sociālterapeitisks mājas. Roškalnu saimi veido sociālie darbinieki, viņu ģimenes, pieaugušie ar intelektuālās attīstības traucējumiem, jeb kā vietējie saka cieminieki, kā arī brīvprātīgie palīgi. Roškalnos viņi kopā dzīvo un strādā. Šeit viņi tur govis, vistas, zosis, vāc tējas, grābi lapas, cērt malku un nes malku mājās un dara daudzas noderīgas lietas. Un neaizmirst arī kvalitatīvi atpūsties. Roškalnu cieminieki paši ražo sieru. Un arī krējumu, jogurtu, vienmēr sakot, apskatīsimies. Lielāko daļu pašu saražotās piena produkcijas cieminieki paši arī patērē. Tomēr to, kas paliek pāri, viņi pārdod citiem, piemēram, Valmieras Reko tirdziņā un citur. Tik tālu Roškalnos viss ir kārtībā, izklausās pat ideāli, vai ne? Taču pirms dažiem mēnešiem nodega roškalniešiem tik mīļā Mauriņas māja. Un tas, diemžēl, nozīmē to, ka Roškalnu ciematā vairs nav vietas tik daudz cieminiekiem un arī vienai saimnieku ģimenei. Vairs nav kur palikt. Taču nav tik traki, vēl ir cerības, un tieši jūs varat palīdzēt. Un ziedot Roškalnu Zentas Mauriņas mājas atjaunošanu.